Atveriet GeoTrack aplikāciju, autentificējies ar savu e-pastu un paroli. Tālāk atverās saraksts, kur var izvēlēties transportvienību pēc automašīnas un piekabes valsts reģistrācijas numura, ar kuru strādāsiet. Sarakstā tiek atrādītas visas transportvienības, kurām jūs esat piesaistīts kā transporta līdzekļa vadītājs. Izpildot iepriekšējās darbības aplikācijā, atveras transportēšanas darba uzdevumu saraksta skats. Kreisajā pusē ir redzama izvēlētā transportvienība. Rindu zemāk jūs redzat lietotāju vārdu, uzvārdu, transportēšanas darba uzdevumu numuru, organizācijas nosaukumu, kuras uzdevumā pildīsiet transportēšanas darba uzdevumus un cita papildu svarīga informācija. Uzdevumu saraksta skatā ir redzams izsniegto uzdevumu saraksts un to izpildes status, kas ir sakārtots izpildes secībā. Sarakstā uzdevumi ir sakārtoti ar vecāko izpildes datumu un sākuma laiku neatkarīgi no tā statusa. Šobrīd jūs redzat statusu jauns, bet iespējamie statusi, kurus varēsiet redzēt, ir arī anulēts, izpildīts, izpildē, mainīts, atgriezts. Katram uzdevumam labajā pusē ir poga, ar kuru var atvērt un apskatīt konkrētā darba uzdevuma maršrutu failu. Iesakām izmantot LVM Geo aplikāciju. Pēc maršruta apskates atgriezieties uzdevuma sarakstā. Nospiežot uz konkrētā uzdevuma, tiek atvērts skats, kurā var redzēt detalizētu informāciju par uzdevumu, piegādes vietas informāciju un kontaktu sadaļu. Mazliet vairāk par sadaļu piegādes vietas informācija. Šeit ir norādīta piegādes vietas adrese, kontaktinformācija, kur nospiežot uz konkrētā telefona numura var veikt zvanu no ierīces, kā arī redzama piegādes vietas darba laiks. Sadaļā kontakti ir redzama atbildīgā loģistikas speciālista par darba uzdevumu un atbildīgā loģistikas speciālista par darbu uzdevumu secību informācija. Tāpat nospiežot uz konkrētā tālruņa numura ir iespējams veikt zvanu no ierīces. Kad viss ir apskatīts, spiediet pogu Sākt izpildi. Sākt izpildi var tikai vienam transportēšanas darba uzdevumam. Izņēmums ir dalītās kravas, ko apskatīsim nobeigumā. No šī brīža, kad nospiesta poga Sākt izpildi, loģistikas speciālistam nav iespējams veikt labojumus transportēšanas darba uzdevumā. Lai loģistikas speciālists varētu veikt labojumus, kokvedēju vadītājiem ir jāceļ izpilde, nospiežot pogu Atcelt izpildi. Tāpat šo pogu jāspiež gadījumos, kad poga Sākt izpildi ir nospiesta kļūdaini. Savukārt, pēc pogas nospiešanas Pārtraukt izpildi atveras loks, kur obligāti jānorāda konkrētā uzdevuma pārtraukšanas jeb anulēšanas iemesls. Šādā veidā transportēšanas uzdevums tiek anulēts. Kokvedēju vadītājam to nav iespējams atgriezt, lai varētu veikt tā izpildi. Tālāk gan parādīšu, kas notiek, kad esam nospieduši pogu Sākt izpildi. Kokvedēju vadītājs pēc produktu iekraušanas kravā katrā krautuvē norāda uzkrauto apjomu un atlikumu. Uzkrautais apjoms tiek norādīts logā Uzkrautais apjoms, savukārt atlikums jānorāda logā Atlikums. Kad uzkrautais apjoms un atlikums ir ievadīts, mēs varam norādīt kokvedēju vadītāju piezīmes. Mūsu piemērā ir viena krautuve, bet ja krava ir jākomplektē no vairākām krautuvēm, tad pēc katras krautuves apmeklējuma ir jāspiež poga Nosūtīt atskaiti. Brīdī, kad no krautuves ir nosūtīta atskaite, ir iespējams norādīt papildarbus. Nospiežot pogu Papildarbi, tiek atvērts loks, kurā ir iespējams norādīt pārvešanas apjomu, pārvešanas attālumu, šķirošanas apjomu, citu darbu uzsākšanu un beigšanas laiku, kā arī kokvedēju vadītāju piezīmes. Ja transportēšanas darba uzdevumā norādītajās krautuvēs nav iespējams nokomplektēt kravu un kokvedēja atskaita jau ir sākta nosūtīt, tad pēc saskaņošanas ar darba uzdevuma izsniedzēju vai ārpus viņa darba laika ar piegāžu datu speciālistu ir iespējams pievienot krautuvi. Tādā gadījumā ir jāspiež poga Jauna krautuve.
Pēc pogas nospiešanas tiek atvērts loks, kurā var norādīt krautuves numuru, apakškrautuves numuru, krautnējumu. Šie lauki tiek validēti un ir iespējams ievadīt tikai tās krautuves, apakškrautuves un krautnējumus, kuri atbilst transportēšanas darba uzdevumā norādītajam klientam un klienta līgumam. Ja iepriekš minētie lauki ir aizpildīti, tad ir jānorāda uzkrātais apjoms un produkta atlikums atbilstoši nosauktajos laukos. Tāpat ir arī iespējams ierakstīt kokvedēju vadītāju piezīmes. Pēc pilnas kravas nokomplektēšanas jāatzīmē izvēles rūtiņa krava nokomplektēta. Tā ir obligāti norādāma pazīme un jānosūta atskaite, nospiežot pogu, nosūtīt atskaiti. Pēc kravas nokomplektēšanas un atskaites nosūtīšanas lietotais konkrēto uzdevumu vairs nevar papildināt. Ierodoties pie klienta, pēc kravas izkraušanas spiediet pogu ievadīt kilometrus. Norādiet kopējais nobrauktais attālums un nobrauktais attālums ar kravu. Zemāk redzams jau iepriekš rakstītās piezīmes, kuras šajā brīdī var rediģēt vai dzēst. Tālāk mēs redzam, ka ir uzģenerējusies elektroniskā pavadzīme. Tā tiek ģenerēta tikai tad, kad ir nosūtīta atskaite vismaz no vienas krautuves. Online jeb tiešsaistes gadījumā tas notiek aptuveni minūti pēc atskaites nosūtīšanas. Elektronisko pavadzīmi iespējams iegūt transportēšanas uzdevumu sarakstā, katra transportēšanas uzdevuma labajā pusē, vai vēl viena vieta, kur var redzēt un izgūt elektronisko pavadzīmi, ir ieejot konkrētā uzdevumā zem sadaļas piegādes vietas informācija. Runājot par dalītās kravas uzdevumiem, tad, ja loģistikas speciālists ir plānojis dalīto kravu, tad uzdevums sarakstā aiz transportēšanas darba uzdevuma zilā logā ir paziņojums dalītā krava. Dalīto kravu gadījumā ir iespējams vienlaicīgi sākt pildīt līdz 3 transportēšanas darba uzdevumiem vienlaicīgi. Ja loģistikas speciālists ir plānojis dalīto kravu, bet krava ir nokomplektēta izmantojot tikai pirmo transportēšanas darbu uzdevumu, tad pirms kravas nokomplektēšanas ir nepieciešams izņemt pazīmi dalītā krava. Ja sākotnēji nav plānota dalītā krava, bet kravas komplektēšanas laikā ir nepieciešamība veidot dalīto kravu, tad jāliek pazīme ne tikai pie krava nokomplektēta, bet arī pie dalīta krava. Visas pārējās darbības ir veicamas tādā pašā secībā, kā apskatījām nosūtot iepriekšējo kokvedēju atskaiti.